2001. gadā uz pārpildīto Gulbens halli atbrauca Liepājas komanda ar Pēteru Višņēvicu, Aigaru Bernātu un Uģi Viļumu. Šīs spēles beigās viņi visi iebrauca Auzās. Tur viņus ieveda Gundars Rauze. Spēles rezultātu pēc Rolanda Liepkalna piespēles ar atkārtot metienu atklāja Aigars Bernāts. Ar pirmo grozu nevilcinās arī mājnieki un asistējot Edmundam Gabrānam, Uldis Rudzīts iekustina arī mājnieku punktu mašīnu. Pētera Višņēviča izvēlēto taktiku ar precīzi tālmetienu apstiprina Ivo Pūca. Pēc mirkļa Juris Šnikvalds īsti neredzot grozu gūs 2 punktus, bet tad arī viņa tālmetiens ir precīzs un spēles rezultāts neizšķirts. Uz viesu spurtu mājnieki atbild ar nemazāk efektīvi. Uldis Rudzīts sadarbībā ar Agri Galvanovski abiem gūs 9 punktus un buki var uzelpot mierīgāk. Taču ne uz ilgu laiku. Tikai 14 sekundes bija nepieciešams liepājniekiem, lai atspēlētu zaudēto un ar Māra Citskovska neatlaidīgo cīņu un Uģa Viļuma veiksmīgajiem uzbrukumiem kurzemnieki ir 2 punktu vadībā. Jau nākamajā uzbrukumā sodu pie centra nopelna pats Viļums, bet pēc mirkļa Edmunds Gabrāns realizējot tālmetienu atkal liek sodīt Uģi. Dramatisms spēles beigās arvien vairāk iekustina buku talismanu. Liepājniekiem -2 un Štālbergs veido pēdējo komandas uzbrukumu. Citskovska izmisuma metiens grozu nesasniedz, bet cīņā par atlākošo bumbu tiesnesis fiksē strīdu. Līdz spēles beigām 7 sekundes un Aigars Bernāts panāk izlīdzinājumu. Buki ātri met galautu un Rudzīts uzņems iniciatīvu, taču skanot fināla šāvienam, viņa metiens lido sacen un komandas gatavojas papildu laikam. Negaidīts spēles pavērsiens uz tablo atgriež 3 sekundes. Izrādās, ka spēles komisārs pēc Bernāta groza nav nofiksējis zelteņu pieprasīto minūtes pārtraukumu. Uz tablo atkal 3 sekundes. Galvanovskis no galauta piespēlē Rauzam, kurš ilgi nevilcinās un laiž bumbu lidojumam. Un ir! Gundara fantastiskais raidījums burtiski uzspridzina gulbeniešus un gulbens līdzekļus.